18. decembrī notika Saeimas beidzamā šī gada plenārsēde. Protams, ka gada noslēgumā parasti tiek apkopota, tā teikt, bilance. Latvija pirmajā vietā frakcija ir strādājusi godam, ražani un mērķtiecīgi sekojusi arī partijas vērtībām un programmai. Ir iesniegti vairāk kā 40 likumprojekti un lēmumprojekti. Protams, absolūtais vairākums no tiem no koalīcijas nav atbalstīti, bet Stambulas konvencijas tēma ir izskanējusi visā Latvijā, jo tas bija Latvija pirmajā vietā iniciēts lēmumprojekts, kurš arī tika atbalstīts, kā mēs zinām. Bet valsts prezidents to atgrieza atpakaļ otrreizējai caurlūkošanai, un šī Saeima, tā teikt, to aizstūma nākamajai Saeimai. Starp Latviju pirmajā vietā frakcijas likumdošanas iniciatīvām bijušas gan tādas, kas atbalsta uzņēmējdarbību, gan tādas, kas attiecās uz vērtībām, proti uz konservatīvām vērtībām. Ko es vēlētos minēt? Proti, šī gada sākumā Latvija pirmajā vietā frakcija nāca ar ierosinājumu papildināt Satversmes preambulu ar šādu tekstu. Valsts atzīst, ka pastāv tikai 2 dzimumi – vīrietis un sieviete, un neveicina, kā arī neatbalsta mākslīgi veidotu dzimšu izplatību. Šāds bija mūsu ierosinājums, protams, ka tas netika atbalstīts. Latvija pirmajā vietā šajā gadā rosināja virkni izmaiņu nodokļos, proti samazināt to 5% PVN noteikti pirmās nepieciešamības pārtikas precēm, samazināt to 12% PVN noteikti sabiedriskajai ēdināšanai un viesmīlības pakalpojumiem, bet uzņēmumu ienākumu nodokli samazināt no 20% uz 12,5%. Diemžēl šie ierosinājumi netika atbalstīti, bet ar koalīcijā esošās ZZS frakcijas atbalstu tomēr izdevās 2, mūsuprāt, būtiskus ierosinājumus nodot vērtēšanai komisijai, nevis noraidīt. Un proti, par ko tie ir? Viens ir likumā par Latvijas valsts karogu, proti neatļaut, jeb aizliegt Latvijas valsts karogu lietot kopā ar LGBTQ vai tā saucamo varavīksnes karogu. Otrs ierosinājums ir likumā par sapulcēm, gājieniem un piketiem, proti aizliegt nepilngadīgām personām piedalīties tādos pasākumos, kur tiek sludināta LGBTQ ideoloģija.